Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters, and the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Tā, nu ko? Sveiki, labrīt, labdien, labvakar, kad jūs mūs skatāties. Esam atgriezušies brokašķovā, rīta šovā, vakar šovā, vienalga kā to nosaukt. Protams, es, Salvis, arī mans draugs Rihards. Īpašs battles, Dafijs Zalts. Salva gadījumā nedara tas, ka izkrīt. Viens no viņiem netiek finālā. Man šis nepatīk. Nu, ko nozīmē netiek finālā? Necīnās par 1. un 2. vietu, vai ne? Finālā jau tiks. Cīnīsies pa 4. vietu. Pa 3. 4. Bet manā gadījumā drīzāk manu prognozi piepildīt tas, ja Dafijs uzvarētu, bet man vairāk gribās redzēt battle. Man pat nav tik būtiski, kas uzvarēs, jo šitam ir jābūt ļoti tādam vienam no šīs sezonas highlightiem, es pieļauju. Dievs, šim vajadzēja būt battlam, fināla battlam. Nu, šis būs battles, šim vajadzēja būt battlam, fināla battlam. Fināla battlam šim vajadzēja būt manās acīs. Tas ir, jo gan Zalts, gan Dafijs mani favorīti. Abi divi spēcīgi. Bet tas jau tikai tāpēc, ka mēs neko nedzirdam, neko nevaram pateikt, neesam studējuši 3-7-1 un viss pārējās. Es domāju, ka pirmkārt vajadzētu mums varbūt sazināties ar kādu to skolotāju, to 3-7-1, kas mums varētu iekšējo, ārējo, kas tur tas ir, tur grafitī, nē, kas tur bija. Sazīmēsim kaut ko. Nu, vajadzētu mums kādu, kas mūs pamāca. Zin kā, visos tos diskordos, kur tur tagad kur tagad mūsdienās iet, jā, kur tagad. Jā, tā kā es domāju, ka kaut ko tiksim galā. Rihards atkal mums ir sapildījis Nutellas, atceps pankūks. Jā. Es domāju, ka... Gribēju nodot paldies un sveicienu Rajanam par skaņaskarti. Mēs šitik ilgi esam novilkuši garumā visādi ģeopolitisku un tehnisku problēmu rezultātā un ietekmē. Zin, Rīga arī ir pie vainas bišķītas jūtu. Rīga dīmd vainas, viņi ir pie vainas, jo tur nevar izbraukt, nevar iebraukt. Un man liekas, ka tas ir tas, man katru dienu sanāk gan iebraukt, gan izbraukt. Nu, tur tā lēni ir, viss ir slikti. Kā ir tā ir, es domāju, ka vienkārši ir jābalso pa īsto partiju, lai sakārto to Rīgu, tūlītām tuvojas vēlēšanas. Kur ir īstā partija? Nu, davai, tagad pasaki tā, lai visi zina. Nē? Latvija pirmā vietā. Bet Salva mūs sultās vispār. Kas tev ir, ko tu heitu? Es esmu Latvija pirmajā vietā, kur tik labs nosaukums partijai var būt? Es esmu... Nu, bija jau arī kam pieder valsts un tādi visādi nosaukumi. Kāds sakās? Nu, kam pieder valsts? Tas ir Latvija pirmā vietā. Saprot, tas tā patriotiski izklausās. Visi jau nevar izdomāt tikai APN nosaukumu kā Jūkls, piemēram, vai kaut tādu. Jāklis. Jāklis. Citiem vajag visādas citādākas lietas meklēt. Katrā ziņā Latvija pirmajā vietā. Dai, sākam. Es būšu ļauns šodien pret viņiem abiem diviem. Es nevaru. Pērciet biļetes, ejiet uz pasākumiem. Aiziesim mēs arī. Neiesim. Mēs varam uz Lil Tracy koncu aiziet oktobrī. Jā, kāpēc oktobri? Pagaid. 7-1. 6. sezona. Battle Raps. Kas tev tur notiek? Maika. Džeiks, vēl viens operators cenšas iefiltrēties pie mums. 6. sezona, pusfināls. Kas tev nepatīk? Lame tā Maika izskatās. Vienīgais foršais tur ir uzrakstījis 3-7-1 un LV. Nu, huiz, viņš pēc tādu futbola tiesnešu. Nu, man reāli nepatīk. Piesaka pusfināls pirmajā pārī. Es gribu pateikt, protams, lielu paldies LVB un otrkārt lielu paldies Monster Energy. Varam viņiem man vienalga, reāli. Es tev teicu, es šodien heitošu visu. Man ir tāds hate noskaņojums. Salvas vakarā grēkoja. Šorīt viņš ir. Jā, es pareizēm arī grēkoju. Tāds ir grēkājums. Ok, labi, repēr pa labi no manis sekistais. Čik, pēl. Kā tu taisies vinnēt Leksu bez punchlineiem? Par tevi spilgtāks bija pat Linārds. Žūrī padomājiet divreiz, vai jums vajadzīgs tāds fināls. Zalts ir neinteresants reperis, tāpēc pateikšu nākošo lietu. Ja tavam koncim būtu soldauts, es vienalga redzētu tukšu vietu. Dafi Ķengaraks! Ok. Kārtējo reizi Dafijs tā kā pašā savā tajā
Manā labajā pusē, viņš tādu mazu intro. Iesaka par savu pētretnieku. Pasaka, man liekas, tas tā krūti, ka viņš ir sagatavojies tam. Peretnieku. Viņš ir obās. Peretnieku. Super, un reperi pa kreisi, kas tu esi? Gaiziņkalns, kas viņš tur bija? Tas Zalts, Latvijas battle repa. Gaiziņkalns, viņš ir Daugavgrības ciedos. Tā ir tā salzdzīja, ko tu zini par to? Neko. Gaiziņkalns, vienalga. Kritušais eņģelis, ir laiks augšām celties. Palādījumi, kurš ir mani? Nu, es esmu tevi, Zalts. Jā, huizin, kaut arī man ir Dafijs 1. vietā un Zalts 4. Es tāpat laikam šoreiz vairāk atbalstu Zalts. Bet redzēs. Nu, kā ir, pasaka, kā ir? Nu, man nereāli cepīja, kā Dafijs iepriekšējo savu raundu norāvu. Jā, paldies, tā pret Linliju. Ok, pēc izlodes pirmais sāk Zalts, tāpēc vēlreiz es jums sāku iedodam maksimāli trokšķim batlu! Aiziet, meloši! Žuha! O? Nu ko? Beatmakers Tomiņš Fujak. Pīļu sezona sākusies agrāk šogad. Tu esi gatavs? Oi! Liela zivs mazā dīķī, tā kā koi. Oi! Zalts atkal zirgā, nekāda troja. Oi! Skaties šito kā kino, klausies kā dzoj. Oi! Laikam pa dziļu bišķē, turies pie bojas. Oi! Es un battle raps, tas ir kā komandante un kojas. Mīlu šito sāku rakstīt un momentā man ir... Nu, jā, man būs daudz jāpauza un jātana apakai. Sorry, mūsu montāžu džekam, poģim. Bet tur bija par to kino un coju. To tu saprati? Nu, kaut kāda atkal. Viņam bija grupa kino cojam. Jā, es nezinu, vecīt. Es zinu, ka ir cojs kaut kāds džeks, kurš tur mistiskā kaut kādā veidā ir miris. Latvijā. Kā viņš tur tika ar to galā, es nezinu. Kā viņš tika ar to, nu, karaši. Klausamies. Laikam pa dziļu bišķē, turies pie bojas. Oi, es un battle raps, tas ir kā komandante un kojas. Mīlu šito sāku rakstīt un momentā man ir stojeks. Vienmēr uz līnijas, tā kā jojo. Tu parauji tikai paranojas. Pacan, liec aiz auss pret apdagumiem, palīdzēs alojas augs. Tu vēl audz, daudz jāmācās, lai aizsniegt labākos plauktus. Vismaz pareizajā valodā tev tas padodas gaus. Tā kā klausi, saku kā draugs. Tev caurumi saturā un tas, kā tu sakārto vārdus drausmas. Sanāk tikai burtu zupa. Ej, jo, kurš savāca kausu? Zalts atkal pie plīdz, kuko ko crazy un sanāca kaudz. Tā kā saspicē auss, esi nīsts kā aktrises rauds. Teorētiski ir ok, bet redzams praktiski nav tas. Pietrūkst raksturs tieši tad, kad tu raksti tās auzas. Šitas ķipa aicinājums tev nē, Dafija atnāc pēc naudas. Bet nekā, jo es spotā, zini mani teksti topā. Katru pantu vari nest pie notāra. Verificēs visu ar to OK, tikai taisni, citi tais rokādi. Kurim gāzi, tā vai nav oktāni. Varbūt bumbas, bet kuru stums, ja katru reizi tāpat trāpi blokā, vokā. Dara Daugau grīvā, visā huligāni braukā Rīgā. Trakam basam no auto rībot, pieripo, parpo un aplopa tīros. Sajūta tā kā no nokaut krītot. Nav liela māksla nokaut sīkos. Īsts pretinieks ar tevi noslau grīdu un tevi skipos, lai mani noklausītos. Jo ārdu vienmēr nāku te biedēt tādus kā tu ram. Oi. Rāmi un mierīgi tēmē, jo to makāro pierē. Nebrauc saimniekot savā sētā, pie kaimiņa ielien. Kādreiz disoja Bruno, tagad rakstot smaidiņu ieliek. Ej, tev nav vietas tusā, zini uz mīnusa, lieku plusā, plūst. Tur bija par to nemāk saimniekot savā sētā, lēn pie cita kaimiņa. Tas ķipa par krieviem latviešiem, es iedomāts, vai vispār par krieviem in general. Un pēc tam bija par to, kā agrāk disoja reizi, tagad smaidiņas liec čatā. Bet pēc tam viņš teica tādu lietu, kas, es nezinu, man jau visu šo sezonu baigi griežās ausīs, ka visi pa tiem mīnusiem un plusiem. Tas tāds, zini, vēl viena tāda lieta, man liekas, kas ir pārāk apspēlēta, jau ir ķipa, pat ja būtu vecā nauda, tur nepaceltu latiņu vai kaut ko tādu, pat to latiņu pacelšanu. Tas arī tāds, cik varš to maukt.
Iztiekot bez kuskām, ne kalorijas, bet pieredzi uzkrāt. Nāku tavs vārdu ievedu dusmā. Tev nav ne jausmas, ko es uzsācu. Šitas nebūs kā čekot kontroli 15. trolejbusā. Ej, tev var aiziet gaisu kā mīna, kad uzkāp spontāni, uzsprāk, uzlidot augstu pie lustrām. Kamēr tu domā, cik tev kontā ir uzkrāts, dod uzreiz. Nav ko pat druskām pacens, saprot jau un uzsvāru. Pāns! Kaut kas tur nebija tam, kaut kas zelts. Tas bija tāds ļoti monotons. Man liekas, viņš bija labi sagatavojies, viņam bija krūti sarakstīts, bet viņš vienkārši tur tik ilgi, viņš tā kā bija ļoti sarežģīts sarakstījis, un tas beats ir tāds, kur nav nekāda, man liekas, tā kā kāpuma krituma, pēc kuriem orientēties. Un viņš pēc tam, kad viņš nopisa bišķi, viņš jau vairs nevarēja saprast, kā viņš var saķert. Nosacīti, viņš teorētiski jau tur baigi arī it kā noraka kaut ko, bet viņš vienkārši paņēma uz tā beat un turpināja jebkurā tālākajā vietā. Viņš vienkārši montons. Nu jā, bet mēs nezinām, cik daudz to storytelling turpinājumu mēs nedzirdējām, viņš viņu nopisa bišķiņu. Nu jā, es nezinu, pagaidām nebija slikti, protams. Kā ievads, kā pirmais pants, ko sāka zelts, ok, viss cool, bet ja Dafijs tagad paņems divreiz ātrākā tempā... Nu šitais nebija zelts beats, jā. Nē, šis nebija, bet ja Dafijs paņem uz šo beatu divreiz ātrākā tempā, Mauks... Tas nav tikai par divreiz ātrāk. Nē, es vienkārši tā saku, ka tas ir tas pirmais pants. Jā, vai pagaidām neko nesaku? Nē, es neko nesaku, es vienkārši tā izsaku savu viedokli. Ejo, kā jums patika ierodam troksni pa lādiju? Jāatbild Dafijam, Meloja šeit, ka izied! Jau. Jā. Paflovosim bišķiņ. Tā mierīgi. Tā. Būs lēnais. Ok. Katra rinda kā šāviens ar koltu. Mad style, sick flow. Es esmu labāks, kas saka pa defaultu. Es tev jau izsaucu boltu, vari pist prom. Man bieži jautā, nahu tu izvāz projektu. Tu taču mūs visoji cilvēki saka. Protams, neesmu televisu to noliek. Tu pēc kā Kiena smējās iziet pa vasa. Aiztais būt, bļet, nerunā. Vinnēšu tev pat dzerumā. Tu jabanais klauns, es Pennywise. Es bodybag zelts ir mēslu mais. Tu vari smieties king in the house. Es netaisu uz pusi ir pilns mans kaus. Tev bail pētlot kaut mikro, te lauc iet ar trīcošām rokām kā opīts paus. You fakes on a script, man fakes on a billboard. Tev pakaļ šodien te eksports un imports. Drāzīšu tev tik bieži speedro. Padomāsi, ka mans mikrofons ir dildo. Es bētloju uz beata, tā es krūti. Ja gribi akapelu, es tu tā es krūti. Ja gribi iziet ārā, bļet, man nav grūti, ka tā fani redz mani, viņi atver muti. Ko lai te saka, tas tiešām ir īsi. Galināt jūs nāzi, nevajag līdzi. Reperi tukši, kā tvaicēt ir īsi. Vieglāk par vieglu, es nejūtos busy. Nopietns, bet visas rindas garām. Sveiciens Klein. Es galinu peli kā Toms Hardijs. Sauc mani Bane, es ar savu svītu taisu Magic David Blaine. Zelts ar rītu, paskaties, nu čista Pinky Anna Brain. Ej, es zinu, ka neesmu favorīts un zinu, kur šogad es lienu. Varbūt tiešām nav tik liels gabarīts un uz lūpām traipi no piena. Es gribu būt favorīts. Visu sev vienam, kad vinnēšu varam sadalīt. Tavu sievu pa nedēļas dienām. Pagaid, ko viņš teica par sievu? Kad vinnēšu varam sadalīt. Tavu sievu pa nedēļas dienām. Bang, bang, guns in the house. Tev vajadzīgs feins, katram te savs. Es gribu būt meins, betlos ir svās, nesu raundus kā dāvanas viņiem. Santa de Klaus, apkārt tik bieži ir brieži, kas valk man uz ratus uz priekšu. Es varu te vicināt rūkas, bet teikšu, šie reperi ir sūdīga peņjade, jo viņiem nav iekšu. Es tiešām negribēju tevi betlot, bet šajā gadījumā man nospļauties uz view count un laikiem zem rilsiem. Es vienkārši galinu cilvēkus beata pavadījumā. Un diemžēl priekš tevis es to protu labāk par visiem. Pāns. Disagree. Sorry. Bija ātrāk, bija flow vairāk, bija skanējuma ziņā bija labāk, bet zelts man patika vienkārši labāk. Es izgāju 371 studiju, lai tur visu varētu tur zināt, bet Rihards, kurš izstudējis mūsu 371, tagad pēc aplēsēm, pēc procentiem, koeficientiem liek savus malsis uz zelta, bet, nē. Bija tas, ko es teicu, kad būs krūtāk, ja viņš paņems divreiz ātrāk. Tā arī bija. Krūtāk? Man likās krūtāk. Arī kaut ko nočaukoja, tur iemiksēja. Viņš tādus, vairāk tādu černušu kaut kādu tur pa to sievu. Nebija nekas tāds, varbūt baigi tāds pie kā baigi aizcerties.
ko pateikt, ko es atceros no tā visa, ko viņš pateica? Nu tā, ja mēs atskatāmies varbūt uz to, ko esam dzirdējuši, zini, baigi nebija nekas tāds. Arī, tur kaut ko pa sievu, kaut ko pa to, kad... vispār par ko? Es godīgi neko baigi saku, nebija nekas, kas baigi aizķēra. Pirmais rauns, es tā baigi, zinu, nevienam baigi punktus negribētu dot pagaidām pirmajā raundā. Es tur pa lielām, pirmais ir tāds, Es dodu zeltsam pirmo. Nē, es nevienam nedodu, tāpēc kā abi tur kaut ko nokūla. Bet Dafijs mazāk nokūla. Dafijs tā bija bišķi kaut ko tur. Nokūla mazāk, bet Dafijs atkal īsāku ieblieza. Viņam pants pirmais bija īsāks nekā zelts. Vai arī vienkārši likās īsāk, jo Dafijs vienkārši 2 reizes ātrāk maudz. Jā, bet es nezinu arī, davai turpinam. Es nevienam punktu nedodu. Būšu tajā komandā. Ej, vai varam iedot maksimāli troksni pirmajam raundam? Kur viņš aizgāja? Izstāst, kas kaut kur iet. Zelts aiziet, melošai, ka aiziet! Jau! Ej, atceries astodaļu finālā, tu man prasīji, ko mēs te daram? Vai neesam pa vecu šitam? Es tev pastāstīšu, ko es te daru. Un ko tu? ZALCS, LV Battle, Markus Rīva. Es te nākšu 10 gadus, līdz es dabūšu, ko gribu. Kādu rību, galvas kausu, kakla rotu, varbūt 2. Jā, tu zini, esi katru pretinieku sarūktinu. Jā, tā, lai viņu vēlme atgriezties te sarūk minimāli. Bālu bija virs un man te tagad kā uz kriminālo. Jo man nav analogu, ja tu čeko digitālo. Pančs pēc panča, es tikai kačāju sev fizikālo. Kamēr izskatās, ka esi kaut ko salietojies. Pašam neliekās, ka skatiens jau ir samiglojies. Saka atgriezās, jo pēc šitā sailgojies. Nē, tu redzēji, ka batliem te ir stabils noiets. Tieši tā, Vladislava tikai Vladislava. Un tā alkatība tekstos vairs nav panesama. Redzēju šim ciparus un dzirdēju, ka labi skan. Beidza disot Bruno, tagad saka viņam paņem mani. Es teiktu hvaķit kā nasķai, kad šī sūta man vēl. Tās bildes cenšas smukas, bet nu puls pa vēl. Tu skaiti vēlnišķīgi slikt, 3 būs kurēl. 3-7-1 slēdzas no tā sūda kā prēl. Vēl princese... Nu vot, šitais jau ir tā... Te ir tas, ko mēs no Zaltas sagaidām. Te ir tas, kur Zaltas parāda to, ka viņš ir mācījies, ka viņš ir pētījis to 3-7-1 ir gaisa skoliņa. Nav tikai par to, bet tā par to atslēgšanos no Brēla un tādā garā tas arī tā... Kā tas ir atslēgšanos no Brēla? Šī gada kaut kādā februārī 9. laikam bija sen ieplānots pasākums, kad mēs atslēdzāmies no... Brēla elektrosadals tīkla, kas bija Krievijas. Tad, kad visi Latvija domāja, ka elektrība Latvijā nebūs. Neviens tā nedomāja. Kaut kāda ambaļa tā domāja, jau pirms, es biju jau gadu pirms tam vēl enerģētikas konferencē, un viņi jau tad teica, ka viņi ir gatavi, ja no otras puses to atslēgs bez brīdinājuma, jebkurā dienā, ka parastais patērētājs nemaz neko nepamanīs. Tas, ka tur cilvēki gāja griķis pirkt un rāva palaga dupsī, tas ir bišķiņ tā. Būs, kur Rēl 3-7-1 slēdzas no tā sūda kā prēl. Vēl princese grib izvēlēties battle secību. Nepatīk būt pēdējam, jo tā klepens lecīgs, kaut uz bīta slims. Tikai tad, kad ārstē klepu vecīt. Un dažu brīdi liekas, ka tev vispār reps pat besīt. Es saku, viņš nemaz nevēlās te būt. Tu pats teic, labprātāk mājās sēdētu uz gults ar Xbox pultu un dēlu spēlētu Doom. Jo tur vismaz tu vari kādu novākt un nūb. Ej, jo, tu neesi pīli, bet vist, kas tikai vār klubs. Un panda salīdzinot ar šito ir farm klubs. Labākais no sliktākajiem atnāca, bet nezin vārdus. Jā, Duffy Hard, tu understand. Tev interesē, lai būtu monetāri. Cenšas slēpt, bet es atkodu to momentāni. Duffy svešas idejas, vēsu prāts savā kontentā. Liek raksta pančus, balstoties uz YouTube komentāriem. Knapi vinēja dāgu, es saliku vienos vārtos. Uzvarēja Linlī, es... Sapisnās laikam. Melo iedo no sākuma. Saika, tu labāk pierodi, ka sāp kuts. Zalts ir pirmais šajā ārodā. Tev ir zaudējumi otrais pagodās. Baigais lingvists repo 3 valodās. Vai tikai tad, kad grūti 4. sadomāt? Okay. Ejo, palādījum, es gribu pajautāt, kā jums patika Zalts otrais rauns. Zini kā? Kāds ir neko neteikt? Tur, kas tas ir? Labi iesākt, tā kā nabags, bet nobeidz. Ko tu kā nabags? Tagad arī kaut ko tur kringē, kaut ko tur vispār pasaka kaut kādas muļķības pašās beigās.
Zelts, vai viņš tur kaut ko nenokūla beigās? Nē, tas bija speciāli, bļā. Tas bija tā kā prikols. Viņš teica, Melo iedod no jauna. Tas bija tāds. Ok, labi. Es vienkārši aizdomājos, iegāju kosmosā kaut kādā. Ņem savus vārdus atpakaļ. Jā. Bija labi. Tomēr bija labi, jā. Bija ļoti labi. Es saku, tur ir 10 no 10. Manuprāt, otrais no Zalca. Skatīsimies, ko Dafijs atbild. Ļoti skaisti. Dafijam ir jāatbild aiziet melošai. Jau. Dursim bišķiņ sāpīgāk. Bet varēja arī redzēt, ka Dafijs tā čipu jau sāk kaut ko reaģēt. Viņš tā nestāvēja baigi vēsturi. Jau. Zelts un visas sezonas nav vispār personīgs rīns, bet mēs viņu mīlam. Viņš ir vecais, plus ir forši rīns. Wow, bless, jā. Mums liekas, viņš ir tur, kur atrodas tik topi žūrī. Ja grib pat palīdzēt, izlemiet, kas pēc bētlam mazgā sopi. 3 raunds netur vecais, no aiziet taču pačurā šim rīmju karalim. Tik vispār personīgo panču nav. Es izdarīšu visu, lai atrast 10 atskaņas uz A. Es izdarīšu visu, lai tu pēc bētlā ar mani nerunā. Krista Zelts mana lācis, tu šito baudi? Krista Zelts man lācis, es redzu, kam ir tiešām pauti. Kā tu duracim taisies man atņemt šito uzvaru? Nu klausies, ja tu nespēj sievai atņemt uzvardu no pases, tevi apēdas Nu jā. Man neko darīt. Personīgi, diezgan jaudīgi. Jā, tur bija varbūt, es neesmu pētījis par to Zelts uzvārdu un sievas uzvārdu. Bet es pieļauju, ka tur varētu būt, ka tas uzvārds ir lācis iespējams. Tāpēc tur bija tā schēma. Es tā pieļauju, tas tāds minējums tagad ir. Bet jā, žost. Neesam studējuši, piedod. Cēne, tu esi fake Mario, tevi katru vakaru bišķi lācis. DiCaprio, tu vari mani vinēt vienīgi, ja kardio. Kinoteātrī nav klaunu, tevi vairs nebūs te iekšpalādiem. Es noklausījos Serpim albumu, like that, vēl veiksmi. Noklausos Viesuļa albumu, god damn, that's amazing. Noklausos Marko Tēgu, tas mani padara lepnu. Noklausos tavu albumu un atkal ienīstu latviešu repu. Notiku den dimanti, bļa, tiešām, es no tā sūdīt, kā pamotos 2003. Tu uzliec Mercedes zīm, bet tās vienalga Opels. Sūdu var nosaukt par zeltu parād, kurš ir to nopelnījis. Es labāk nelaiz neko ārā listen, nekā to, kas lido pa taisno uz mīseni un sapiš dīseni. Paceļ rokstu, kurš no šī albuma ir starā. Ok, izņemot aiz muguru šo bezgaumīgo paru. Mēs abi esam gari, bet tu neesi manā līmenī. Mums abiem līdzi bari, bet es nevelku te savu ģimeni. Mums atšķirīgas frizūras, jo man nav utis. Un es nepistu tavu sievu, jo man patīk krūtis. Es labākais LV, man tā mama saka. Viņš ļauns. Paga. Viņš ir ļauns. Dafijs ir ļauns. Nē, zin kā... Nē, viss cool. Es domāju, es arī īsti tā... Nē, es neesmu čekojis Zelta sievu. Nē, tur nav runa. Nē, vispār. Par to es vairāk gribu pateikt to, ka ir forši, ka tā kaut kā, man liekas, tā gaumīgi tas tiek izdarīts. Šitais varbūt, protams, tas ir battle raps, un, protams, tā doma ir vienam otru nodirst, bet man tomēr šķiet bišķiņi overkill šitais ir, bet labi. Tirīgas frizūras, jo man nav utis. Un es nepistu tavu sievu, jo man patīk krūtis. Es labākais LV, man tā mama saka. Es tiešām protu super krūti batlot. Tu tiešām esi kā SSLV mājaslapa, jo nevari jau gadiem sevi izdevīgi pārdot. Ļauni tas bija. Tas par to es arī nezinu, cik ir ļoti balstīts uz faktiem, bet, sorry, rekrutē arī ir tas, tā kā abi divi viens otram kaut kādas tur nēstī lietas pateica, Zelts to pateica smukāk, Zelts to pateica daudz, tā kā, vienkārši līmeni augstāk, manuprāt, es Zelts madošu to. Es atdušu Dafijam, tāpēc, ka viņš arī deva tādu, hype momentiņu nedaudz par to, ka viņš iedeva tā. Tu vienkārši Zelts hype momentu, tu Zelts hype momentu vienkārši nokūli pats nesaprat, kas tas. Ok, labi, bet jā, tur beigās kaut ko viņš tur nopontoja. Nebija tas moments tik hype, ka es neuztvēru. Man vienalga, heito, man neheito. Nebija tas moments, viņš bija lame diezgan. Tas kaut kas starp citu. Labam, tad tu dod pirmo es nevienam nedodu vispār. Otro Dafijam. Pirmais abiem diviem tur bija tāds, šis ne tas. Un otro Dafijam. Otro es dodu Dafijam. Es dodu abas divas Zelts un pirmos. Aiziet. Yo!
aizskatām troksni otrajam raundam! Trešais rauns. Aiz tevi zelts, aiz tevi ir vārds. Let's go, Melošoik, let's go, aiziet trešais. Jo, Haidi. Baigais valodnieks atradies. Es arī māku krieviski. Pašol nahui. Halo, te zelts, vajag artilēriju uz širo kroplu nolīdzināt līdz ar zemi tā, lai prērija te top jūt pa gabalu pēc lētas parfimērijas dod. Sapinies ar nepareizo un sev garantēji pos. Dafī pārāk dziļi mežā ar to parketnieku dods. Gribu noslīdzināt tevi, man tās Arhimēda domas. Uz papīra atstāj paliekoši kā arhitekta rokas, bet šīs izrādes tu būsi tikai aktieris bez lomas. Citiem tirs par tetovējumiem, vot tie tik ipi gori. Pašam 3 stūri uz rokām tā kā Pitagoram karstums tāds uz trek, ka tu prosta izgaro, kad spīdu es tā it kā radiāciju te izstarodams. Proti, traku bāru tirgu esmu monopolists. Katru reizi, kad es skaitu dzirdi, cik tas polifonis, kamēr tie tavi penteri ir visai monotoniski. Tu pats saklaus to, cik esi homofobisks. Ļaujiet man jums šo to pastāstīt par Dafī. Viņš izliekās tik tough, kaut patiesībā fluffy. Jā, goofy motherfuck, skait par krāniem laikam patīk. Daru pārdzīvo, ka neaizgāju uz ballīti ar Buffy. Jo teju katrā pantā tikai pipis kodu mutu, sobuks kodu un dirsā. Bļā, tev rindas tādas čupiem, un man vienkārši nav saprotams, cik ilgu stāv var tupēt. Jā, ķipa verbāli tu drās, bet vai tiešām patiesība klusē? Kāpēc, lai es tevi laistu tālāk, ja tu pat neproti no abras dabūt maizi ārā? Zini nulle par šo kultūru, un tas, ko taisi ārprāts, aizver pāksti, aizsagrābsli, paliec aizskadrā, jo neesi haizi uz battle rapā. Drīzāk planktons, vienkārša būtne, kur vada slava un banknots. Es daru tā, lai tavā saimniecībā būtu bankrots, un tad... Nu, bļē, nu, tur ir viss, nu, tur bija par to planktonu un par to maizi abra. Jā, nu, vienkārši skaisti, nu, ko... Nē, šis man patīk. Šis ir tas, ko es sagaidīju, ko vajadzēja jau pirmajā pantā. Nu, šitais ir vienkārši zelts bīts. Nē, nu, šis ir tas, ko zeltsām vajadzēja mēģināt jau no pirmā panta. Bet bīts šitais... Nē, nu, labi bīts, nu, es nezinu. Nu, kā, nu, pirmais ir parasti iesildīšana tāda. Pirmais, nu, nabagi abi divi bija. Banknots, es daru tā, lai tavā saimniecībā būtu bankrots. Un tad, kad mani lāzeri trāpa, tas ir bankroks. Saki, krievs mācīs latviešu, tu labāk beidz, veids, Nu, jā, stāstīt tev, vai tev pohoja vispār par tiem lāzeriem un pankroku? Nu, pastāst. Nu, bija agrāk tāda reperapvienība lāzeri, tur bija Ants, Arčijs un Edavārda laikam, un viņiem bija dziesma pankroks, kas bija diezgan populāra. Okay. Tad tu dzirdējis par treideksni, kur nu vēl par āžraku. Māžojies tu fake, esi ZALCS, tuvāk ielām nekā breakdancing. Šis laikam aizmirs, ar ko te repo tūlīt aptvers. Es lieku visiem lēkāt, it kā metu pulī atspers. Uz rokām 3 stūri, tev tēru kaus krūtīm trapec. Pēc betla čomiem teiksi, oi, bļa, sludīgs brakets. Jo Dafī domā, ka ir pīla kā Ans. Patiesībā tikai un bāms. Ok, Palādiju, vai mēs varam ienot troksti pēdējam raundam šajā batlā? Pēdējam pantam pēdējam bija maķerārā. Aiziet, Dafī, aiz tevis ir vārds. Let's go, Melošoik. Ko tas īstot nozīmē, aiz tevis ir vārds? Jau, last shot. Tev vinē goču. Grāmās ar neons. Ja tev ir liels solis, sanāk viņu olas ir melons. Spināt es ceru, šīs pētos notika pirms attiecībām ar goču, jo tā drās zelts kameras priekšā ir krāpšanās točna. Cīgu pārdevējiem saka, nahuj tavu gang. Ja es atnāktu ar savu Bruno, izsauktu dementus. Ja tā būtu taisnība, vienalga nestāvēt klusu. Prikolam pēc nočikoja tavu bļeļ kriminālo tusu. Ģimenes džeki, maisaimniec uz ceļiem, nokritus Oma. Kaut kāds bērnu rīts ar klaunu galvenajā lomā. Tur nav gans, tur nav nice, redzu tikai pāris pensijas, man tiešām bail. Bet no šīs PSRS sekcijas, nahuj tu izlīd ārā no pakaļas jobanais lenteni. Kur tu dir tie huligāni, kam ir jāizsauc tie menti? Sorry,
neesmu līdz galam sapratis. Varbūt tas līsais, kas, kad tevi pizdīja, bija paklupis, I'll cover you, un noflišoja visu tīmu. Tas ir gals tavs izredzētais grims, ūdens ceļš, avatārs. Ja manai piesedz muguru, te sāktos īstais bardaks. Ja tavai piesedz muguru, tad tas ir zīda halāts. Lai redzēt zelcu praimā, vajadzīgs ir teleports. Nepietiek pastaigāt ar kazu, lai tevi dēvē goat, es esmu tiešām vīlies. Ej prom, kamēr vēl dzīvs, tevi izpisi čalis maskā, Cameron Diaz. Es vīnē Linlī vīnē tevi, that's a fact, bet tur bļeķi atkal nekāds G. Čalis saka prosta brēk, kas tev par problēmām? Pēc nāku jārā, es gribu repot, ļauj man repot. Čalis klaigā barā, ok, tu neroc info, tāpēc puika nezin vēl. Ja man apniktu tavs reps, tad problēmas te sāktos tevis, tevi neaiztikšu, lai neuztraucās sieviņa un radi, jo jau mēs kautos, bļeķ, zels gan jau, ka kautos šādi. Pret Hahašteinu un citien mugurā bija labs triks, ja es pagriezīšu viņa muguru, nekas nenotiks, jo zelts ir vecais pusijā, bet visur ir plusijā. Krievs atnāk un uzreiz tava dirsa dalās tā kā Prūsija. Maksimus parādīs man vidē pirkstu, bet es to visu varu darīt, skatoties tev virsu. Man besi ārā loši, kas domā, ka ir lielie bosi. Atgriezies sieviņai zem kleitas, jo viņai tur ir cozy, bitch. Kas Stulrikstīs piekrīt? Nē, perfekt. Tu vari iet savā komandā. Lai vai cik zelts man bija reāli viens no favorītiem. Viņš vēl joprojām mans favorīts. Bet šis man Dafijam ir jādod. Balstoties uz ko? Nu, ok, labi. Otrais pants bija Dafijam jaudīgāks. Trešo varētu teikt, ka zelts bija jaudīgāks. Bet visādi citādi, nu man tas kopējā ainiņa, es saku Dafijs, whatever. Nu viens no mums kļūdīsies. Nu labi. Bet man ir sajūta, ka Dafijs ir the guy. Jo nu man viņš reāli bišķīt bija jaudīgāks. Viņš arī nāca kopumā ar savu jaudu tajā visā. Ir tā, ka mēs centāmies dabūt uz žūriju pietiekam daudz cilvēkus beigās. Kāds nav, Steps ir armijā, sveiki Stepa armijā. Ierodam troksni Stepam, kurš aizgāja. Malc, visiem jāņem piemērs. Vēl kāds kaut kur aizbrauc, sveiciens galveniekam no ārzemēm arī, ja? Un tam līdzīgi vēl kaut ko centāmies dabūt beigās, kur mēs 3 esam, bļa. Tāpēc šodien es būšu viens no žūrijas cilvēkiem, ar mani būs kopā Ots un Serpetīts, varam iedot abiem diviem viņiem troksni arī. Tāpēc mēģināšu forši. Es nezinu. Es tev saku, es piekrītu, ko Dafijs pateica par sievu kaut ko visu. Nu labi, ok, jā, tas arī bija tas šoka moments, varbūt, kas bišķīt pavilka uz augšu, morāli. Piekrīt Odam, ko viņš teica par to, ka jā, pirmajā raundā tur vispār abi divi kaut fuflagoni nolaid, ka tur nekas šis ne tas abiem diviem bija. Bet, nu tas otrais, trešais, nu es teikšu, ka jā, nu pirmkārt otrajā pantā Dafijs reāli paņēma uz to, ka, ka visi jau aizgāja haipā, nu tad jau uz trešā es vienkārši pavilkos, kad ir labi, skan labi viņš, jebkurā gadījumā. Iedošu viņam. Es neko nesaprotu, laikam. Nu neko darīt, ne pats vainīgs. Es vienkārši gribu dzirdēt, ko viņš pateiks, kam viņš atdos arī vai Dafiem. Nu patinam. Arī aizgāja par Dafiju, punktu Dafiju. Tu laikam, Rihard, neko nesaproti. Nu, es neko nesaprotu. Bet... Sepedīs saka, diemžēl aizgāja par Dafiju. Ok, labi. Es saku, man ir tā kā mana prognoze ir vairāk par to, ka Dafijam bija jāuzvar, bet es neuzskatu vēl joprojām, ka viņš uzvarēja. Bet, nu, žūrija saprot labāk. Ko tad mēs? Bet es arī atdevu savus balsis, savus punktus par Dafiju. Jebkurā gadījumā man patika arī zelta sniegums. Nu, nav tā, ka zelts nostartē sliktāk.
Nē, Zelts pateica, manuprāt, daudz tādas lietas, par ko es tagad padomu. Nu, ķipa, kas tā paliek tādas, ķipa, ko viņš par to brelu tur pateica, par to nākšanu svešā sētā. Es saku, viņš bija ļoti tehnisks, bet pietrūka bišķīt tā jauda. Dafis vienkārši aiztrupīsi, nepist pat tausīja. Nu labi, bet redz, kā ir, tas jau arī tas battle raps. Tu paņem uz to kaut kādiem arī šiem izbrīns momentiem, uz to, ka publikai ir jautri. Žūrija pavalkās arī uz kaut ko tādu. Jā, tā kā Ots arī teica, ka viņam, tu jau repoji pret Zalcu, nevis pret viņa ģimeni. Jā, piekrītu, bet tas bija tas kaut kāds šoka moments arī, kas bija tā nēstī nedaudz arī nospēlēts, kas tā kā kopā savilkās. Es nezinu, man patika Dafijas sniegums. Viņš ņēma, zin kā, tas ir diezgan svarīgs battles, tas bija abiem diviem džekiem. Jā. Labi. Paldies jums, paldies mums. Es eju prom, es eju atpakaļ strādāt. Savs iet uz darbu un tiekamies drīzumā. Nākamajā batlā. Paldies jums. Nākamreiz mums ir Z pret F6 Lex. Feliks uzreiz. Kas ir? Reāli Feliksam ir jātiek tālāk. Jo es gribētu redzēt Dafiju pret Feliksu. Manā tajā visā tā arī apmēram tas izskatās. Dafijs Feliks. Jā, un tad Līnlī, kurš ir izkritis un Zelts 4. vietā. Tātad 3. vietā tu gribētu dzīlikt šobrīd. Tas nav tas, ko es saku. Nē. Es ļoti labprāt gribētu par 1. un 2. lai cīnās Zelts. Bet, es arī gribēju, tāpēc jau man arī ir rekords Dafijs Zelts. Pirms tam man likās, ka Dafijs ir tas līderīts, bet... Īstās, ka tev likās, ka Zelts ir līderis. Nē, es tāpēc saku, pirms tam man likās, ka Zelts ir līderis, bet, kā redz, Dafijs bija jaudīgāks. Bija rupjāks. Jā. Viņš izmantoja tos trumpjus likta. Viņš tās pupiņas kā sataustīja. Pupiņus sataustīja kaut kur. Vai nesataustīja, kā tur labāk būtu tagad teikt. Tā, labs ir. Paldies jums. Davai, čau.